Labrīt, Latvija. Kas ir vēlēšana lācītim vēderā? Mēs jau 30 gadus, ik pa 4 gadiem mainam tos neliešus, vecos vēžus, visu nelaimu avotu deputātus uz jauniem pūkainiem. Un kaut kas ir mainījies? Varbūt kaut kur citur ir vai nevis šos vecos neliešos vēžos. Jo faktiski mēs tā kā apsēsts pūls, tā kā slaucams aunbars, ik pa 4 gadiem skrienam, pilnas fotogrāfijas visos stūros, saliktas sociālos tīklos, kliedz, es gribu deputāta algu, tā ir drusku augstāka pa vidējo aritmētisko Latvijā. Neesam Latvijas tautas slaucams aunbars. Nedaram priekšai naudas varam. Te mūsu tautas kangariem, valsts izsaimniekotājiem. Nedaram prieku tam cilvēciņam, kas aizslēpies un koordinē būvkārteli Andrim Šķēlim. Es pats biju šī būvkārteli iekšā, es zinu, kas tur notiekās un kas tas pārprāt. Un redzot, kas notiekās mūžniecībā tagad, kad inženieru tehnisko uzņēmums, kas nodarbojas ar elektrības, kanalizācijas un inženieru tīkla ielūkšanas, ramo fasādes un jumtas. Kā tā? Ka mēnešiem, gadiem objekts nevar nodot neviens nav bankrotējis. Neejam šī demokrātijas farsa pavadā. Saprotiet tikai tajā brīdī, ka mums būs kārtīgs tautas spēks, kuram ir vismaz 51% vēlētāju atbalsts, kaut kas mainīsies. Līdz tam tas ir vienkārši lohatrons, akstīšanās, ņirgāšanās par tautu. Apjēdz ar demokrātijas pašu pamatu. Tas nav viena deputāta vārna, taču kāds rauž klūts, es kļūšu tagad par deputātu, es to darīšu. Neko tu neizdarīsi, tev jāvienojās ar visiem pārējiem. Un ja patiešām kāds iet šitien lohatronu pavadā, es vienīgi reto cilvēku zinu, kurš prasta vienoties ar šiem pārējiem cilvēkiem, kurš prasta pamanipulēt, lai viņi atbalsta. Nevienu citu tādu kā Augustu Brigmanu neesmu redzējis. Jā, viņi lamā tikai tāpēc, ka viņiem ir šī spēja panākt šo kompromisu, izrunāties ar citiem cilvēkiem. Panākt tā kā citi cilvēki tā kā plastlīns viņu rokās. Bet, nav, nelamājam tos deputātus. Nav, ka vēlētājs sola un nepildīs solījumus. Viņi taču nav reāli izpildīti. Tev jābalso, jāvienojas ar cilvēku. Priekš kam man būtu jāatbalsta kaut kādu konservatīvai, lai viņš jau 500, lai viņi gūst kaut kāds benefits, kaut ko viņas vēlētāji atbalstīt. Viņi man ir konkurenti. Saprotiet, ka tas ir fars, tas ir teātris, ka mūs pamet. Vēl drošības dienesta aģenti ņemās. Jā, deputāti. Pats bēdīgākais, kad ir, šie aģenti veido arī kaut kādas partijas, kaut kādas tautas varas partija, kur pilna ar šitiem te soc tīklu, kas kaut ieteikums aģentiem, kas tur bļausās visādi Aiva Abramoviči, Sondori, Jeremieju. Pretīgi vienkārši. Dienestam, kam būtu jānodarbojas ar valsts drošību, nodarbojās ar demokrātijas manipulēšanu. Tas ir kaut kāds vājprāts, piedodiet, manuprāt. Un tikai tajā brīdī, kaut kas valstī mainīsies, tā kā mēs būsim vienoti, apvienosimies. Ap kopīgu spēku, ap kopīgu mērķi, būsim vienoti. To tajā brīdī kaut kāds solis ies uz gaišu labklājības nākotni. Tajā brīdī mēs apstāsimies grimti miljārdu parādos. Tauta beigs izmirt ar soli 10 000 iedzīvotāju katru gadu. Nebūsim zemākā labklājība visā Eiropas Savienībā. Neizzags mūsu valsts. Tikai tajā brīdī, ka mēs būsim vienots spēks ar 51% atbalstu. Bet šī brīdī visi šī sadalītā masa dali un valdi. Ja? Skaldi un valdi uz to brīdi. Kaudze partijām. Es no savas pieredzes. Paskatieties, SKDS reitingus. Tās partijas, ko SKDS sarakstīs, tās ir būs. Bet būs kaut kāda 7, 10 partijas. Nekas nemainīsies, ļaudis, mīļie. Atverat acis, nekas nemainīsies valstī. Tāpat tās pēdējā brīdī tiks iekombinēts Kariņa veidīgs, kā sakot, premjerministrs, kurš strādās naudas varas interesēs. Emisārs naudas vara.
un vietēji kangari naudas varas kaut cīnīsies, lai, naudas var teikt, zogat to valsti. Galvenais, lai mūsu intereses ir pārstāvētas, ja. Jūs katru dienu maksāt miljonu Latvijai, pa mūs ņemtas miljardu parādus, iet šo globālo farmācijas kompāniju pavadām, ieroču ražošanu kompāniju, tās ir mūsu intereses. Pārējais jūs, ko tu būvkartelī, vēl kaut kur tu izsaimnieko to valsti, tas mūs neinteresē. Bet tas nav Latvijas tautas intereses. Es neredzu nevienu partiju, kas pārstāvētu Latvijas tautas intereses. Piedodiet, neredzu. Es vairāk redzu visādas aģentu veidojumus, šo pašu kangaru veidojumus, šo pašu naudas varas veidojumus, bet es neredzu nevienu spēku. Un to arī tauta jūt, ka nav šī spēka. Paskatieties, cik piedalās vēlēšanās, cik dod apjaunas. Faktiski, tam katrai partijai, maksimums ir 5% atbalsts, ja? 10% ir reitings, un 50% nav izteikuši savu viedokli. 5% atbalsts šai partijai. Kas tāda par demokrātiju? Tā ir ņirgāšanās. Ja? Un kā es arī teicu, Satversmes aizsardzības birojas, kurš redz, ka nav tur tas satversmē ierakstītais suverēna tautas vara, viņus to visu noskatās. Tad jautājums, kas ir saimnieks Satversmes aizsardzības birojām? Latvijas tauta vai kāds cits? Nestrādā mūsu drošības dienas Latvijas tautas interesēs. Ja strādātu, tad mēs negrimtu parādos, negrimtu neizmirtu, ja? Nebūtu zemākā labklājīga. Ja? Un šī brīdī tas skolotājs streiks, manuprāt, tas bija fars. Vienbrīd es noticēju, jā, patiešām būs kaut kāda vienošanās, cīņa par skolotāju interesē. Kāda ir cīņa par skolotāju interesē? Somijā zemākā alga 4000 eiro mēnesī. Aies Somijas veikalos, kaut kas ir dārgāks pie mums, bet cenas aptuveni tādas pašas. Par ko ir runa? Igauņi saka, kā minimums 25% virs vidējās algas mūsu Latvijā, kāda 1500 eiro mēnesī. Bet, tā jau faktiski arī tas mesiķis, tie pāris tūkstoši, kas ir atmests skolotājiem kaut kur, ja? Tas tāds mesiķis, mēs nevērtējam skolotāju, mēs nevērtējam zināšanas. Bēdīgi par visu šo paskatīties kaut ko, ja? Un apjēdz ir tikai tad, kad mēs apvienosimies stingrā apvienībā. Apvienojamies ap šo mērķi un veidojam Latviju pa labklājīgu valsti. Apvienojamies, veidojam šo, mēs esam stipra vienotas tauta, šo tautas kustību. Cīnamies. Ja tā smieklīgi izejot cauri pa visām šām partijām vēlēšanu, kas ir vēlēšana lācītīm vēderā. Es neizprotu tos, kas balso par to atbalstīs jauno vienotību. Valsts grimst parādos. Faktiski tā bija ņirgāšanās, kas bija šī pandēmijas laikā pa mums. Izmirstam. Un mēs balsosim par šo partiju. Jūs vispār esat kaut kā, domājoši. Tāpēc neatkarīgā, ja, Raivi Dzintar, ko es pazīstu no 2000. Gada. Tev nav kauns, Raivi, tas redzot visu, kas notiekās valstī un kāds tu bija ap 2000. Gadu un kāds tu tagad esi. Un jūsu partija ir uzņēmusies cīņa demogrāfiju. Katru gadu pa 10 000 Latvijas iedzīvotāji samazinās. Jums vispār vajadzēja demisionēt, pazust no šīs politiskās skatuves pēc šādas situācijas, ja? Un faktiski, tas mans uzskats, jūs nepārstāvjat Latvijas tautas intereses. Vairāk es tā smejotos, viņas dažreiz salīdzina bundu. Ja? Neesat jūs Latvijas tautas interesu pārstāvi. Jūs esat kaut kāds nišiņa, kur es tāpadās uzskatu noslēpušies kaut kārtē, kā šajie, kā sakot, Latvijas valsts manipulētāji un darbojās. Ja. Par saviem draugiem ZZS es ne labu, ne slikti neizteikšos. Pats kādreiz ar viņu atbalstu es iegūstu tautas priekšstāvu pieredzi. Tāpēc arī es varu teikt, man ir paldies viņiem par to, ka šī pieredze, faktiski ir Lemberkungam, paldies, ka man ir šī dzīves pieredze, Dievs šo pieredzi. Es redzu kritiskām acīm, kas tur notiekās, jā, nevis dzīvoju kaut kādā farsā, ka tur visi kliedz balsojiet, pa manīm izliek savas fotogrāfijas, kaut kādas tur liek iekšā. Neko nemainīsiet, sistēma ir tāda, ka jūs nevarēsiet atļauties tur mainīties. Tikai tādā brīdī, ka mēs apvienosimies, mēs spēsim izmainīt šo sistēmu. Pēc bēdīgākais ir kaudz ir dīvaņiem dara visu, lai mēs neapvainoties. Kaut kādā brīdī kaut kas tiek redzēts, kaut tauta sāk apvienoties, tiek palaista dīvaņa armija, kas tur saņem kapeikas no tā, kas tiek izzakts valstī, ja?
un cīnās, viņi taču James Bondi, filmvaroņi. Nu, kauns jums nav visiem šiem filmvaroņiem, Aiviem Arbabrovičiem, Sandariem, Jeremējeviem, kauns jums nav tādām pašām Gobzemam, kauns nav. Un visi, man brīnos par šo Gobzemiešu fanu. Nu, taču redzēju, kas notika KPVL. Nu, fars tas KPLV, un iet šī pašā farsa pavadā. Aiz Gobzem. Jūs vispār domājat kaut cik kapeiks? Taču acīm redzam, ka Gobzems Zolitūras stratēģijā pārstāvēja būvkārteļu intereses. Kas jūs esat tupi, ka to neredzat? Nu, pašiem kauns pa savu rīcību nav. Nu neejam šī farsa pavadā. Apvienojamies, jā. Un vēl ko ja jūs patiešām, ejiet. Tas vēl atvainojas pa apvienoto sarakstu gribēju izrunāt, parunāt. Kas tas pa apvienoto? Vajadzēja skaidri un gaiši. Tautas partijas jaunais, kas kaut veidojums. Nemelojiet, kāds apvienotais partijas. Tautas partijas mēģinājums reanimēt tautas partiju. Esat godīgi. Un ļauts, neejam tanī farsā. Drīzāk darām visu, lai mēs apvienoties ap kopīgu mērķi, nevis sēdēt kaut kādā šī farsā. Naudas var ņirgāt, redz kā Latvijas tauta tur ņemās savā starpā, kašķējās fotogrāfijas, liek, idioti. Kaut kur miljoniem faktiski tiek tērēt naudu, ko varētu ieguldīt uzņēmēju darbībā, radīt jaunas darbietas kaut kādu avīžu izdošanai, bilžu likšanai. Beidzam, lūdzu, neesam slaucam saunabars, dārgā tauta. Un vēl, ja jūs patiešām ejat uz šo farsu, gribat dot kādam cilvēkam šo deputātu algu, kas ir relatīvi, vidēji, tā kā Anglijā būvstrādnieks saņem kā 2-3 tūkstoši eiro, jā. Tas viens, iedodiet šo algu Augustam Brigmanam, viņš patiešām pelnīs. Un vēl uz ko, tāds savs dzīves pieredzes, zaļās partijas pieredzes. Iedodat šo algu Līgai būvmestarei. Tā ir patiešām kūns, kas sirds un dvēseli daudz darīs Latvijas zaļās partijas labā, jā. Iedodat viņai, jā. Ja kāds atbalstīt un gribētu balsot pa manīm, saliekat plusiņus un izsvītrojiet visus pārējās. Jā, gan pa Augustu Brigam, gan pa Līgu būvmestari. Un beigās, ko es gribēju teikt, vēlreiz atkārtot. Tikai tanī brīdī, ka mēs sāksim apvienoties. Un nav cita veida, kā apvienoties, nevis ap kaut kādiem līderiem, aiz kuriem paslēgušies šitie tie visi manipulētāji, bet ap kopīgu mērķi. Tanī brīdī Latvija sāks iet labklājības nākotnē. Kamēr mēs to nedarīsim, mēs grimsim parādos, izmirsim, faktiski iznīksim Latviju. Esam labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies. Latvija ir tavās rokās.